Čau. Oi, tik mazliet bija jāpielē. Bišķi piepiņunāsim, bet jā. Nesnāc baigi laiku uzfilmēt. Es jau esmu Grenstālē, esmu Ingusam atkal noķēpis dampīt. Šovakar vēl ležam līdz Marijampolē. Tā kā piepiņunāsim bāku līdz Lūpai un braucam. Tā, nu. Jā, degvielu veiksmīgi sapildījām, pauzīte ir nostāvēta, 15 minūtes, tā kā varam malkt tālāk, laižam. Tā, valsts tikko nomainījām, reko es nezinu, tie, kas braukā uz Lietuvu, tad noteikti, es nezinu, cik sen, man kādu laiku nav bijis, bet te vienmēr bija būdiņi, kur viņets pirkt, tā kā tā pat ir pazudusi. Tā kā, jā, izmaiņas diezgan. Tā kā, laižam tālāk. Ram pam pam cauri rajonam, pa klusām ielām riņķojam, cauri rajonam, cauri rajonam. Ram pam pam pakaļ Duriņām, pārējām čiku kursējām, pakaļ Duriņām, pakaļ Duriņām. Es spiežu gāzi, cits spiežu spot, kamēr tie maina robes, tie mīlie kloķi. Vietām ar vienu roku, otrs iemīts lop. Oh jā, esmu labs, ļoti, ļoti. Tā kā lielākā rieteņa ir, mani bicepsi apaļi. Tāpēc lieki mūs mašīnā domkrati, saprati. Neapstāsies mūsu zobrati, saprati. Mūsu spēkrati gluži kā tramvai, turās pēc... Nu, ko esam apstājušies, esam tikuši līdz Marijampolei un laiks iet gulēt. Tad jau rīt tiekamies. Lapsī, dāvē līdz rītam. Čurju. Labrīt, ir trešdienas rīts. Vakar tāda normāla dieniņa garā bija, bet neko. Esam pamodušies. Starp citu maņkām ir lielāka, platāka gulta nekā Skānijai. Es tādā ziņā forši neesmu atracīts ar plānu, bet no cik tad te jāpat nav tik traki. Šausmas priekšnātos. Vēl 5 minūtes varēsim braukt iekšā pie Ramunas un Meferta noliktavā un sākt kraut augšā, kraut atpakaļ uz Rīgu. Jāiet brokas, jogurts jāpadzer un tad arī brauksim. Jā, es te atradu lielisku parkingu. It kā zīmes nav, ka te nedrīkst stāvēt. Bet es te parasti palieku, atbraucu vēlu vakarā, no rīta 8:00 es prom braucu, tā kā it kā zīme, bet to es pat nepārsniedzu. Man ir 11,990 viņai pilna mākstai mašīnai. Tā kā, te ir šķēmba apakšā, tā kā it kā, jā, ir ok. Tuvākais parkings. Tā, 9:01. Liekam uz āmuriem, attaisam valstīm. Sākam valsts Lietuva. Un tad pagaidām 2 minūtītes. Vai izskatās, ka es esmu apgājis riņķī mašīnai apstījies, bet es to jau esmu izdarījis. Es apgāju riņķī, pārbaudīju gan bāku, gan riepas pārbaudīju, gan durvis es vakar aizslēdzu, tā kā tās tur nevarēja atvērt būtē. Tā kā, jā, pagaidām 2 minūtītes un braucam iekšā. Tā, reku es tajā krustojumā gulēju un reku ir Meferta noliktava. Tā kā griežamies iekšā. Jā, šorīt nepaveicās, ot tev bija. Ai, jā, man cik es vakar 7-8 pāri 11 apstājos, nozīmē šodien es 07:08 varēju sākt braukt, un parasti es jau esmu tāds, kurš bez 15 jau iebrauc, bet man tā 9 stundu pauza, un tagad satrāpies tā, ka tur jau iekšā fūrkrāmē. Tikko sāk fūrkrāmē, tā kā kaut pusstundu jāuzgaida. Bet labi, kā itāji. Nav nekur baigi jāskrien atpakaļ, tā kā gan jau būs ok. Sākam lēnām krauties, reku viss mans pārējās palic.
Tā, 11 palets ir, viss ir. Все, laižam. 1, 2, ar daudziem jau un žestiem. Mēs sākām pagrabā ar vienu miķu 4. Un tikai uguns acīs saved mūs kopā. Es zinu, kā tikt augšā, bet nezinu, kā nokāpt. 40 aiz mugurs, pusi no tiem repā. Pusi atmeta roku, otra kustina pa retam. Un es saprotu, mums viens izmērs potām. Hip-hops ir parazīts, kas dzīvo vienā skvotā. Hipi, hopā, es iekāpu popā. Sasmēries ols, bet tik topā. Un tagad tava mamma zina, kas ir raps. Jo starp tevi un veiksmi ir milzīgs gaps. Boom baps tavās tumbās, zelts kaklā. Mēs tiksimies ielās, ne uz sarkanā paklāja. Sit pa akai, slēdz pakaļ jakai. Iesaivo projektu. Tikko bijām Grenstalst cirkulī, ielējām degvielu un braucam tālāk uz Rīgu, jo bākša tam aparātam nav baigi milzīgā. Bet, man tāpatās būtu Rīgā jālēj. Līdz Rīgai es būtu aizbraucis, bet Rīgā un pēc tam rītā man ir uz Klaipēdu jābrauc uz kuģi, tā kā tāpat man būtu kaut kur jālēj. Tā kā salējos rīt Liepājā, tāpat pilnu bāku jāpielēj līdz Lūpai. Tā kā jā, tūdinam uz Rīgu. Nu Jāni, kaut ko pateiks? Labas dienas! Paldies, cik atver? Daudz! Nu čau, bija ganība Dambī, ir 6 vakarā, atbraucies no Lietuvas 2 bija laikam, bišķi kaut kāds bez 15, 2 varēja būt. Izkrāmējām Mefertu, atbraucām no Rumānijas kravu, puts izkrāmējām, sašķirojām gan Rumānijas kravu, gan manējo, ko es atvedu, salikām pa vietām. Es vēl atcerējos vecos labos laikus, vēl 2 pasūtījumus salasīju. Vienā Natālija pasmējās, viena kļūdu pieļāva, pēc tam meitene, kas pārbauda. Bet tas jau, zin kā, kamēr vecos labos laikus atcerās, nevar viss uzreiz būt tā kā no rokas. Tā kā jā, viss ir izdarīts, braucam mēs uz Ventspils ielu, uz 2 procentu veikalu, tur jāsavāc pa ceļam fāterīts un tad jau varēs ripināt mājās kaut kā tam. Jā, un starp citu šādi izskatās mana mašīna pēc Lietuvas reisa. Tā, ir ceturtdienas pusdienas laiks, pulkstenis ir 12 un braucam no mājām ārā. Reka, es paņēmu vakar mammai bija vārdiena, paēdām pizzas, vakarā tad Lolo iespēja ar savu akciju, bija tā akcija, ka 50% atlaida, tad 2 lielās pizzas par 25 eiro dabēja. Un braucam mēs uz Klaipēdu, kuģis mums vakarā 7 vakarā, ja nemaldos, ja pus 7, laikam 7 bija. Tā kā laižam uz Liepāju, Liepājā sapildam pilnas bākas un tālāk uz Klaipēdu. Izgriezāmies tikko uz Liepājas šoseis un no visām pizzām man ir palikusi 3. šķēlītes pusīte brokastu pusdienās. Tā, tikko iepildījām Circle K degvielu un varam ripot tālāk. Es domāju, varbūt iebraukt Lidlā, kaut ko nopirkt, kaut kādu jogurtiņu, kaut ko tādu. Un tad jau pa taisno uz Klaipēdas ostu, ko tur liek kavēties lēnā garā. Laiks ir pieteikami, tagad ir bez 15.3, kuģis man 7 attiet, 5 vajadzētu būt, tā kā man 2 stundas ir, lai līdz Klaipēdai aizbraukt. Atlīgtiem galiem, tā kā lēnām dudinām. Strakais, es akli ticēju, neprasot pretī, viņu mēles bija garas un netīras. Viņi prognozēja maksimums gada man spēlē, tieši tik daudz man vajadzēja, lai apgriezt to vēlreiz. Vēl joprojām izsalts, laptops uz ceļiem, nomainījis pilspalvu. Vēl joprojām patiesība svarīgāk par naudu. Es pats un pie pakaļ seko brauc. Blaumaņā iela vai rajonu nami, šī sajūta nepamet mani. Es esmu viss, kas es gribu būt. Es esmu viss, kas es gribu būt. Tavas 2 kapeikas par to, kas ir svarīgs. Manas sajūtas nemainīs. Nu ko, 5 minūtes esam dabūjuši. Nedaudz gan jāuzgaida. 5:00 tikai varot braukt iekšā, tā kā paspaidīs Instagram un varēs braukt.
Tā, nu reku kuģīts ir. Esam apstājušies, biļeti esam piereģistrējuši un gaidām, kas augs uz kuģu. Jābeidz valsts. Un tas arī pa lielam šobrīd ir viss. Beigu valsts Lietuva. Jā, liekam uz gultiņu, lai gan man uz kuģi tāpat sanāks, tur pietiekoši daudz stundas, bet, uzbraukšanai stunda ir dota, tā kā pa stundu jau taču es uz tādu kuģīšu uzbraukšu. Jā, telefons izlādējās, mašīnās nevarēja uzlādēt. Bet, esmam uz kuģa, ejam ēst vakariņas. Garšīgi paēdām un iznācām svaigo eiro 10 gaisa pēlpot no skursteņiem un varēsim iet tūlīt uz kajīti, nedaudz pamontēt video un tad jau iet gulēt. Tad jau rītā būsim jau Zviedrijā, Karlshamnā. Tā kā labi, ar augsti, jāiet uz kajīti. Davai, līdz vēlāk. Čau. Labrīt. Esam atbraukuši līdz Zviedrijai. Kāpēc nomest? Un ejam uz mašīnu. Pēc brokastis. Tā kā šāpājam lejām. All passengers without cars or who are part of the bus group. Tā, esam nonākuši līdz mašīnītai. Jāgaida, ka laidīs ārā. Tā, šoreiz viens no pēdējiem brauc ārā. No rīta braucam mājās no koncerta. Mājās tikai pelmeņi, šņabis un koncerti. Rock'n'rolla dzīve, veču rock'n'rolla dzīve, kā to piedzīvoja Linga, Pērkons, Junprava Līvi. Mašīnā no 4 fujakiem ir 5 vafelē. Benzīntankā pārdevēja prasa bildi, kāpēc ne? Rock'n'rolla dzīve, veču rock'n'rolla dzīve. Valdis Zatlers personīgi pārbauda, vai esam dzīvi. 27 veidi, kā dzīvot. Kāpēc, lai man vajadzētu? Jā, esam atripojuši jau gandrīz līdz galamērķim. Palika pēdējie 10 kilometram, būsim Ugara ražotnē Polebigdā. Tā kā pa ceļam paēk nekas interesants nebija. Ceļš, mešs, kaut kādi ezeriņi pa malām un kā jau Zviedrijā, kas ir brauc, tas zinās. Tā kā nekas tāds baigais nebija. Tā kā braucam, varēs nedaudz fiziski pastrādāt, izkrāmēt tukšās paletes un tad jau sakraut atpakaļ kraut. Bez mazai tikko es pateicu, ka nekā interesanti pa ceļam nebija. Zviedrijā sākās korķītis, bet labi, nekas te liels nav. Kaut kāds ceļa remontdarbs priekšā un tad jau pa lielam tūlīt izripināsim to ceļa remontdarbu, es domāju, un būsim gāz līdz galamērķim 4 km palika. Tā kā Zviedrs izdomājis šosei palabot. 27 veidi, kā nomirt, bet gan jau puiki izdomās vēl. 27 veidi nepaslīdēt, līdz kadrā uzpald kārtējais velns. Jo mans stairway to heaven ir mans highway to hell. Jo mans stairway to heaven ir mans highway to hell. Samagons līst, mēnesis gaismā, kaut dzīvi ir par īsu. Es te vēl īstenībā maz pastāvēju, reku uz otru pusi korķīt tāds bišķi lielāks ir, bet arī jau nekas traks, salīdzinot ar Vāciju, tas tāds maziņš vien ir piebremzējies, nekas baigi traks nav. Tā, būsim atripinājuši. Tā, vai, kas te pa izstāda smagajiem? Man vajag 11. rampu. Man jau tikko viens piebrauc, pateica 11. rampa. Kur ir 11? Re. Tā, viens stab jau es izvilku. Šoreiz iedomā kaut kādu veco rokli, bet labi. Rokli ir un paliek rokli. Tā, re, kur ir iestūķētās nepareizi atrastās krāsas, kas bija domāts uz Norvēģiju laikam. Tur jau viena paleta tāda izstuma. Protams, ka nenāk ārā. Tad viss ir smuki sakritījās.
Labi, jāvelk malu. Tā, nu nezinu, cik pagāja. Bet reāli 16 stābi paletēm ir izstumt ārā. Jāsāk stumt atpakaļ kravu iekšā. Tā, nu tur viss ir tukšs un mašīna man ir piekrauta. Varam iet pēc papīriem, taisīt visu ciet un braukt uz atpakaļ uz ostu. Cēmers es dabūjis. Varam ripināt atpakaļ uz ostu. Jep. Man jau tā abas rokas vajag, lai es taisītu ciet. Jā, taisam ciet un laižam. Tā, nu savu kraviņu esam iekrāvuši. Šo, viss ir gatavs, varam lēnā garā ripināt atpakaļ uz ostu, jo kuģis man ir 7 vakarā. Tagad pa cietēja laika ir 1:30. Man pa lielam atliektiem galiem ir pilnīgi lēnā garā aizripināsim. Tā kā, jā. Reku mēs esam tajā pašā vietā, kur šur braucot bija sastrēgums. Tikko man tie ceļa remontdarbinieki pabrauc pretī un visu plūst. Mēs vēl dabūju bišķi sabremzēties, bet viņi laikam tik aiztinās projām. Attaisīja abas joslas vaļā. Ātri džeki salaboja. Ātri. Jā, re, kur ir tā barjera, tāds pa vidu toņu, te jaunu likt virsū. Neviens nevar aizliegt man sapņot, bet es atceros, ka tādi bija, kuri paši sēž un tagad skatās, cik ļoti strauji mainās mana dzīve. Katrs redz kaut kādu ceļu manī, kur man vajadzētu iet, jo viņi jūt. Bet vai kādreiz kāds man ir prasījis, vai tiešām tas ir tas, kas grib būt? Man nav laika, jo es dzīvoju mirkli. Ja tev nav, es ieteiktu tev arī. Es daru to, kas ir tūs manai sirdī, un neviens nenoteiks man, ko es darīšu. Es esmu brīvs un man pilnīgi vienalga. Man neko nenozīmē tava nauda. Es daru, ko es gribu, un man nekā. Tā, nu būsim atripojuši. Līdz kargo čekinam. Vēl it kā 2 stundas līdz kuģim, tā kā it kā jau reku džeki vēl tikai mazgājās un izšukti ņemās. Bet labi, tie lielākā daļa uz DFDS brauc uz kuģi man TT Lines, tā kā man laiciņš vēl ir visticamāk, tā kā jānoparkojās un tad jau jāaiziet biļets jāaizņem, no šarvadēs braukt jau iekšā. Tā, nu reku tikko dabujām 11. līniju. Braucam uz 11. līniju. Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Es daru, ko es gribu. Tā, nu beidzot man ar džeks pamahāja ar roku, es varu braukt. Un pat nebūšu pēdējais, tur vēl 3 refi palika un reku tā platforma. Tā kā 5. no beigām uzbraukšu uz kuģīšu. Vasara ir klāt, visi trako bļauj, prātā viena doma, laikam jāieraud. Es Riannai atdevu vairāk nekā naudu, tagad baudu to, ka es kratu tautu. Nākotni tik spoži, ka man jāvelk brīlis, redzot mani tu. Gribi taisīt bildes un no rīta vairs nezināšu vārdu, bet tu pateiksi jā, nevajag pat pāri. Nāksi arī tu to zini, jā, šī būs. Labrīt, labrīt! Esam piecēlušies, esam pamodušies, esam pēduši brokastis. Tad mēs uz klētēti. Ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Es daru, ko es gribu, es daru, ko es gribu. Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Es daru, ko es gribu, es daru, ko es gribu. Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Jā, reku man aizmugurēja DFDS kuģīts. Ar šito te rīt 5. vakarā es vēl prom uz Dāniju. Tā kā, jā, man it kā, cik es sapratu, piekaba jau ir uzkrauta, rīt atliks tikai aizbraukt viņai pakaļ, pieāķēt, salikt ķēdes kravai un braukšas uz Dāniju rīt. Šodien ir sestdiena, šodien jāizbrauc, jāizkrāmē flūgers ārā, vakars ir brīvs un rīt no rīta agri startēsim no Ādažiem ārā. Tā. Nu, cik mums te vēl palika? Vēl kāds pāris 10-15 minūtes un TT Lines arī būtu piestājis savā ostiņā. Ir 10 no rīta, kaut kāds 4,5 stundas līdz Rīgai, ko aizripināt.
tajā būs brīvdienas. Vesels viens vakar brīvs. Bet, nu, pats es tā esmu izvēlējies strādāt. Ir jau ok, nav ko čīkstēt. Tā, nu beidzot mēs ar sākām braukt, tur viens busiņš bija aizgulājies kaut ko. Tā kā arī pojam ārā. O, kāds jauns John Deere. Puika izstājās klubā, ai, līdz 21 dzīvos, ai, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pats, brālis no brālis ir šķirī, man vēl iepriekšējā nakts. Maldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķirīs kāds dejos to aizliegto deju. Nu, sveiciens Liepājas profcentra kolektīvam. Jā, profcentram Rīgā ir 2 veikali, Liepājā ir 1. Tā kā, ja jūs meklējat profesionāls būvmateriāls, tiešām tā nav reklāma, var ieteikt. Šī ir vieta, kur varētu vērsties. Džeki noteikti jums sniegs konsultāciju, atradīs jums visu vajadzīgo risinājumu, kas labāk, kas sliktāk, ieteiks kaut ko. Tā kā, kaut kā tā nu viņš ir, jā. Laižam tālāk uz Rīgā, jā, Liepājā mums tā viņš šoreiz jāapstājās, tā kā braucam. Tā, nu tikko 155 litrus ielēju. Un varam braukt atpakaļ uz Rīgu. Tā kā laižam. Nu, bļāviens, kārojās kaut ko apēst. Jāiebrauc kaut kas jāpaņem, paņems 2 sirburgerīšus. Džek kaut kas strādājas tikmēr pēc sirburgerīšiem. Maldinoši skats no malas balda, uguns ceļu rādā, būsim vējiem brāļus, kisiem līdzi zemele vējiem tālo pie premantos un krustelēs mēs neimās nepēstāls domāt par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepēstās. Grieži nāksies mums ielūkoties pagātnē, vai vēlreiz spēsim viens otram piedot, pieļautās kļūdas mēs ko, kā šodien klājās, tev mans draugs, mērķīga dziesma iekšā pānu trauk, baldā patiesība. Jā, tas ir viens no veikaliem Rīgā, kas ir profcentram, kur var iegādāties visus šos kvalitīvos materiālus, bet mēs braucam tālāk uz ganībtām, tur arī noliktavas bāzi ir, kur arī viss kravas ienāk, tā kā močajam vēl kaut kāds 10-15 minūtes un būsim klāt. Esam ieradušies ganībdambī, man ir atbraucis palīgs. Līgu, komentāri. Līgu dusmīgi, es neko neatradu no Zviedrijas. Tātad es visu izstūmu, un galvenais darbs paliek Andrim. Ko teiksi? Strādājam, zin kā, darbiņš ir darbiņš. Mājās arī tās laucīs grīdu? Nu jā. Tā viņš tikai darbā slauka. Tā, izņēmu savu čipu. Šajā reisā es esmu 1834 km nobraucis, jāienes Jānim pavadzīmes. Jā, tas 1834, tas ir ar Mariampoles braucienu kopā. Kaut 650 ir tur un tad kaut kāda 1200 ir Zviedrija. Tā kā, nu ko, cik varēja, tik izslaucīju nedaudz mašīnu un Ingusam vismaz atstās viņu tīru. Tā kā labs esam papīrus, slēdzam ciet noliktā, varam briktināt mājās atpūsties. Jā, esam izkrāmējuši mašīnīt, es esmu atvedis 13,5 eiro palets, es esmu veiksmīgi viņu savedis iekšā, paldies Līgai par palīdzību ar oklas izstumšanu. Un nav jau reklāma, bet tās draudzīgs ieteikums, ja mājās taisat remontu vai kaut ko tādu un meklējat kvalitīvus un labus materiālus, šī noteikti būtu vieta, kur ieskatīties, www.profcentrs.lv. Nav reklāma, tiešām sirsnīgs ieteikums, jo materiāls šeit ir labākās kvalitātes, teiksim tā, un arī zinoši pārstāvi, kas jums palīdzēs. Un
sniegs konsultāciju un vajadzīgā risinājumā. Tā kā. Cerams, ka patīk man atvaļinājuma nedēļa. Es personīgi izbaudīju. Labākais atvaļinājums, kāds vien var būt, tas ir manā stilā apmēram. Un laiks braukt mājās kaut kā tā. Davai, tiksimies nākamajās video vai uz ceļiem. Labs, čau! Ticu, muni bārni napīļaus, munas kļūdas ticu. Esmu atrads viņēgu mīlestību ticu. Mēs visi ticam, gribam padūt. Īsas aizīšu, vēl 100 000 atīs. Munā vītā vēl 100 000 jaunu zvaigžu dabasos, soks gaišoks peidēt.